par biznesu. Kā jūs domājat, ik vienam cilvēkam ir jādomā par biznesu? Nē? Jā? Ok. Kāpēc būtu jādomā par biznesu? Variet pateikt kādas idejas, kāpēc vajadzētu cilvēkiem domāt, vai kādiem cilvēkiem vajadzētu domāt par biznesu? Apņēmīgi. Vismaz vienam ģimenēm. Zini kā, apņēmīgiem cilvēkiem, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir apņēmīgs? Es gribētu. Nē, ir krišneitu virtuve pie vecās ķertuves baznīcas. Arī es skatos, ka tur šad tad nevar pabraukt garām. Tikai tāpēc, ka ēst gribās. Vai varbūt tāpēc, ka ēst gribās kaut ko, ko gribās? Dzīvi. Dzīvot? Dzīvi. Dzīvot dzīvi. Kāpēc vēl? Ēst. Lai varētu dzīvot Latvijā? Pats sev saimnieks. Es padalīšos ar savu izpratni, kāpēc. Es droši vien nosaukšu to tā. Par biznesu ir jādomā ikvienam cilvēkam, kurš tiešām grib dzīvot savu dzīvi tā, kā viņš grib dzīvot, un kurš tiešām tic, ka viņš nav vidējais statistiskais vīrietis, kurš nesasniedz pensijas vecumu. Jo godīgi, ja es esmu godīgs pret sevi, ja es esmu godīgs pret savu ģimeni, man ir šodien jādomā par to, kā mēs dzīvosim pēc 25 gadiem. Man par to ir jādomā šodien. Ja es par to domāšu pēc 25 gadiem, es šodien sazvanījos, gribu ar jums padalīties. Sazvanījos ar savu senu jaunības draugu. Es ar viņu reti sazvanos, bet tomēr sazvanos, jo ticu, ka tur kaut kas varētu iznākt. Viņam ir 48 gadi. Viņš šobrīd laimīgi pavada 2 gadus, gandrīz 3 gadus. Viņš ir patstāvīgā reibumā. Un es redzu, kā mēs gan sazvanamies tikai tad, kad viņš ir skaidrā. Es dzirdu, ja viņš ir dzērs, es ar viņu neturpinu sarunu. Bet kā no cilvēka, kurš bija uzņēmējs, kuram bija māja, kuram bija ģimene, kuram bija visas iespējas. Viņš saka, nu kā lai es dzīvoju? Esmu es un suns. Tu pats līdz tam nonāci. Viņa situācija neatšķirās absolūti ne ar ko no ikviena no mūsu situācijas. Ne ar ko. Tur nebija nekādas traģēdijas, tur nebija nekādas ārprāta, kad pēkšņi viss izzūd un tur es nezinu, karš sākās. Nē. Gluži vienkārši likās, ka tas ir par smagu, tas ir par grūti, šitajā darbā man nemaksā pietiekami daudz, un tas bizness vairs nav tik ienesīgs un tā tālāk un tā joprojām. Šodien viņš saka, vai tad cilvēkiem var ticēt? Es saku, jā, var. Nu, kā tu tā var teikt? Es saku, tāpēc, ka es tādus satieku. Es gan tādus nesatieku. Es saku, un nesatiks arī. Taču nesatiks. Kāpēc tik ekstrēms piemērs? Šis ir, manuprāt, tieši tas godīgums. Pieņemt lēmumu šodien par to, ko tu dari šodien. Priekš tā, lai pēc tiem 25 gadiem tu varētu pateikt tā. Es dzīvoju tādu dzīvi, kādu es gribu. Es esmu kopā ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem es gribu būt kopā. Es nodarbojos ar to, kas man sagādā prieku. Es pēdējo 25 gadu laikā esmu katru dienu tikai audzis un pilnveidojies. Man ir draugi visās Eiropas valstīs un ne tikai. Un tie ir, ziniet, kādi draugi? Es ļoti to mīlu teikt, kad šajā telpā nav neviena cilvēka, kuram primārā doma ir sūdzēties par to, kad valdība ir slikta, vecāki ne to iedeva, bērni ne tādi balsta, radi ir ne tādi, kaimiņi ir ne tādi. Nē,
Šeit ir cilvēki, kas kaut ko meklē, šeit ir cilvēki, kas atbildot uz jautājumu, vai es šodien daru kaut ko priekš savas nākotnes. Vai es šodien būvēju to nākotni, kādu es gribu redzēt. Vai es esmu tas saimnieks, vai arī, tas ekstrēmais piemērs, kurš satiek tikai cilvēkus, kuriem nevar uzticēties, kuri melo, kuri nemaksā to, ko viņiem ir solījuši. Viņš aizmirst piebilst, kad viņš neierodās darbā. Viņš aizmirst piebilst, ka viņš neko negrib lāk izdarīt. Es ceru, ka man izdevās ieskicēt to bildi, kāpēc par to ir jādomā. Jo es par to domāju un man šajā bildē būtībā ir visas atbildes, kāpēc es ar to biznesu nodarbojos. Vai ir iespējams biznesu novērtēt stundas laikā ar tādu due diligence, visu dziļi saprast, kas tur, kur tur, kāpēc? To nav iespējams. Tik un tā tev ir jābalstās uz ticību, uz uzticēšanos, uz redzējumu, ka tur kaut kam ir jābūt. Un šajā bildē, manuprāt, viss ir ietverts, kas man ir svarīgi. Ar to es arī padalīšos. Man svarīgi ir tas, ko Matīs iepriekš pateica, ka tie produkti strādā, un mēs esam tirgu nevis ar pieeju, ka cik veikls runātājs es būšu, lai pierādītu, mums ir tests. Mums ir, atveriet Google, iesitiet vienkārši informāciju, omega 6, omega 3. Ar katru dienu informācijas ar vien vairāk. Iesitiet vai painteresējieties pie mediķiem, kas tiešām ļoti vāc informāciju par to, kas ir svarīgi, lai jūsu veselība šodien un ilgtermiņā būtu laba. Un viss ir runāts par omega 3, omega 6 balansu. Tas ir svarīgs pamats. Tests ir kaut kas, kā nav tirgu. Mēs esam pirmie un vienīgie, kas parāda, kur tu esi, un kā ir izmainījusies tavu pārtika, kā ir izmainījušās tavas šūnas to 120 dienu laikā, ja tu to eļu papildus lietoji. Tātad tu viņu nelieto tikai tāpēc, ka Matīsam acis spīd un mirdz, un viņš stāsta 9 gadus un tā tālāk. Nē. Tas ir tas, kāpēc tu pieņem lēmumu. Bet tas, kāpēc tu turpini to eļu lietot, tu jūti, kā tu jūties, un tev ir tests, kas parāda, kā tas strādā. Tas ir produkts. Jo strādāt ar produktu, kam es neticu, strādāt ar produktu, kas man pašam nepalīdz, ļoti grūti, vai gandrīz neiespējami. Nākošais, no kurienes tai kompānijai auga kājas, man kādreiz patika, mūsu lietuviešu kolēģi atbrauc un prasīja, saka, kurš jums te bagātākais cilvēks Latvijā? Es tā piesiet, iespējams, Kirovs Ligmans. Viņš saka, saki lūdzu, vai viņš tevi var uzaicināt pie sevis un teikt, klausies, nāc pie manis strādāt. Es šobrīd pelnu nenormālu piķi, un es tev iemācīšu nopelnīt tieši to pašu. Es saku, nē. Tādas opcijas man nepastāv, un es pat uz to neticu. Tad šajā gadījumā tā sistēma, tas bizness ir būvēts tieši tādā veidā. Šobrīd Matīs šeit bija, tagad es esmu, pēc pārtraukuma uzstāsies Miku. Viņš varētu iet pensijā, viņš jau varētu vienkārši mierīgi dzīvot savā nodabā un tā tālāk. Bet viņš aicina visus, kam tas ir interesanti, nākiet, dariet, es jums palīdzēšu, mācīšu, rādīšu, kā to darīt, un jūs pelnīsiet tik, cik es. Tas nebūs rītā. Bet turpinot to darīt, jūs to sasniegsiet. Jūs aizbrauksiet uz Oslo līderskolu, jūs satiksiet orienu. Un viņš arī ir tas cilvēks, kas nevis pats sēž aiz metāla durvīm un gaida, kāda viņam naudiņa atnesīs. Viņš strādā, rāda, māca mūs, kā nopelnīt to naudu, kā augt kopā ar viņu. Tas šajā biznesā ir brīnišķīgi. Kompānijas galvenā mītne atrodas Gēteborgā. Kompānija ir kotēta Ņujorkas biržā. Ko tas nozīmē? Šie abi divi, citiem vārdiem, ir pamats būt pārliecinātam, ka tā ir cauriem caurspīdīga kompānija, kas ir būvēta ilgtermiņā. Nevis tas ir kaut kāds uzņēmums, kur nav īsti skaidrs, kas ir īpašnieks, nav īsti skaidrs, kur viņš ir bāzēts, un tad tur ir offshore, un aiz offshore ir nākošais un tā tālāk. Nākošais. Katrā no tirgiem, kur ienāk šī zemzīno kompānija,
Viņa automātā kļūst par vietējās tiešās pārdošanas asociācijas biedru. Kāpēc? Tas ir vēl viens solis apliecināt. Mēs esam caurēm legāli, un mēs būvējam biznesu. Lai arī pēc 50 gadiem šis biznes būtu stabils, strādājošs, visai vietējai likumdošanai atbilstoši. Patīkam, 50% ikgada izaugsme. Šobrīd, kā jūs redzat, tie zilie tirgi ir tie, kur ir atvērti. Un šis ir tas patīkamais mirklis, kad mēs varam teikt, mēs esam pirms Amerikas, mēs esam pirms Kanādas, mēs esam pirms Polijas, mēs esam pirms Nīderlandes, mēs esam pirms Vācijas. Cik bieži tas tā gadās? Un kā jūs dzirdējāt, Matīs stādīja statistikas datus, Amerikā to produktu vajag daudz vairāk nekā pie mums, jo mums ir brētliņas. Nē, bet tur ir, tur noteikti ir, tur ir omega-3. Un šis noteikti ir skaitlis, kas man iedūsmē visvairāk, ja mēs runājam par biznesu. Kurš gribētu būt 2007. Gadā ar brīviem līdzekļiem un ieinvestēt naudiņu Apple akcijās? Tikai viens cilvēks! Nē, bija. Pēc tam tā vērtība auga nenormālā ātrumā. Šajā gadījumā mēs esam turpat. Šobrīd ir apmēram 100,000 klientu. Mērķis līdz 20. gadam 1 miljons klientu. Nav jābūt dižam matemātiķim, lai varētu ieraudzīt, ka tie 90% no šiem te klientiem tiks sadalīti nākošo 4,5 gadu laikā. Tas ir interesanti. Manuprāt, ļoti. Jo atkal no biznesa viedokļa strādāt ar produktu, ko cilvēki lieto ikdienā, manuprāt, tas ir vēl labāk kā Latvijas energo. Jo tas dod cilvēkiem veselību. Ok, kā šo biznesu būvēt? Ja mēs atbildam uz jautājumu, kāpēc, tad ir arī jautājums, kurš to var? Jo var jau būt, ka tas ir piemērots tikai un vienīgi pieredzējušiem biznesa haizivīm vai tikai un vienīgi cilvēkiem, kas ir uz kontaktēšanos, uz draudzēšanos orientēti vai analītiķiem. Šī sistēma ir būvēta tādā veidā, ka tev nav jābūt ļoti specifiskām īpašībām. Vienai gan ir jābūt. Tev ir jābūt vēlmei to darīt, vēlmei mācīties. Tad, pēc šīs sistēmas tu vari to biznesu uzbūvēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir vienkāršs. Viņš nav viegls, bet viņš ir vienkāršs. Cilvēks uzsāk šo biznesu. Mēs esam kompānija, kas orientējās pamatā uz klientiem. Un mēs, starp citu, Latvijā esam čempioni šajā rādītājā. Latvijā ir visvairāk uz vienu biznesa partneri. Klientu visā Zemzīno teritorijā. Un te būtu aplausu vietā. Un tas ir partneri. Tātad mērķis ir pirmais solis, es uzsāku šo biznesu. 4 klienti. 4 klienti, kuru veselība mums rūp. Tas ir daudz. Ikvienā darbā, kur es esmu iepriekš vadījis tirgotājs, vadījis uzņēmumu, ar šādu standartu es tos cilvēkus mēs tā ārā uzreiz. Kāds pārbaudas laiks? Pirmais mēnesis ir pagājis, paldies par uzmanību. Šajā biznesā ar to pietiek. Tev ir 4 laimīgi klienti. Un, ja es izvēlos būvēt šo biznesu, tad es meklēju ne tikai klientus, bet meklēju arī partneris, ar ko kopā būvēt viņu. Jo partneris, atšķirībā no klienta, ir cilvēks, kurš par savu darbu saņem naudu, par katru darījumu. Kā tas notiek? Katru reizi, kad es esmu vienojies ar kādu savu radu draugu paziņu par to, kad viņš kļūst par klientu un kaut ko iegūst savai veselībai vai izvēlās kafiju, kas viņam garšo, es saņemu no 10 līdz 30% no darījuma summas. Nedaudz nemaz, bet tā ir reāla nauda par katru darījumu. Bet kas ir daudz interesantāk? Ja es esmu parūpējies par saviem klientiem tik labi, kad viņi saka, šitā ir reāla nauda, es esmu sapratis, kāpēc to vajag, un viņi iesaka to nākošajiem saviem draugiem un draugiem, un tie iesaka tālāk. Par katru nākošo klientu es saņemu tieši tāpat, tāpēc, ka klienti to nesaņem.
Tas tiek uztverts kā mans darbs. Tātad, jo labāk es šo savu pamatdarbu izdaru, jo vairāk vairojās man ienākumi. Jo laimīgāk mani klienti, jo vairāk būvējās mans bizness. Un tad, kad es būšu laimīgi sasniedzis 100 klientu apjomu, es saņemšu vienreizējo bonusu, un tas ir 10 000 eiro. Ir jēga iespringt. Būtu jēga, bet tas nav primāri. Bizness būvējās caur biznesa partneriem. Man patīk par biznesu teikt tā. Viens lēmums ir, es redzu, man šo vajag, un es gribu būvēt savus neatkarīgos ienākumus. Šeit ir komplekti. Tas ir, ziniet kā, pie jums atnāk santehniķis, un saka, es esmu vislabākais santehniķis, es tev toņās visu saremontēšu, un tu saki, ok, instrumenti, kas nevajag palīdzēt priekš, kam? Man ir rokas. Cik daudz, ko viņš var sataisīt, diezgan pamats. Ja viņam ir kārtīgi, akurāti instrumenti, kas ar visu nepieciešamo, visticamākais viņš ļoti ātri un kvalitatīvi tiks ar savu darbu galā. Šeit ir variācijas. Ir nosacīti studentu komplekti, kur ir ļoti mazs produktu apjoms, kas man ļauj pašam lietot šos produktus, bet nav man to instrumentu. Ja es aizēju pie sava drauga un viņš saka, es gribu to eļu sākt dzert tūlīt un es gribu testu taisīt tūlīt. Man nav ko viņam piedāvāt, man viņi nav līdzi. Savukārt, ja man ir lielie komplekti, tajā man ir pietiekami daudz testu, eļas un visa nepieciešamā, lai saruna beigtos ļoti rezultatīvi. Cilvēks ir laimīgi uztaisījis testu, viņam jau ir eļļa, ko dzert, tad, kad atnāk viņa komplekts, viņš man viņu atgriež. Tie ir instrumenti. Un es pats esmu tas, kas komplektēju savus instrumentus. Vai es gribu lielāku komplektu vai mazāku komplektu? Man ir vairāk naudas, ko ieguldīt, vai mazāk? Tās naudas amplitūda ir no 0, tātad tas ir santehniķis, kuram ir apņēmība, bet spēja kaut ko atrisināt diezgan maz, līdz 1000 un vairāk. Kad es teiktu par 1000 absolūti pietiek, visi pietiek, tur tālāk jau nāk ekstras. Tu izvēlies, lai tev būtu instrumenti, ar ko strādāt. Šī opcija, kā ikmēneša pasūtījums, ar to mēs esam būtībā ļoti inovatīva kompānija, kad mēs no šī atsakamies. Ļoti bieži tiešās pārdošanas kompānijās partneri pērk tos produktus, pat nezinot, vai viņi viņus lietos vai nelietos. Mums šī jau ir vēsture, mums nav nepieciešams ikmēneša pasūtījums. Kā šī sistēma strādā? Vai tā ir piemērota, kā es iepriekš teicu, tikai cilvēkiem, kas biznesā ir pieredzējuši, vai tā ir piemērota tikai tirgotājiem vai kam? Šis ir tas, kā tas strādā, un to var izdarīt tik viens. Kā tas veidojās? Lai tu būtu veiksmīgs šajā biznesā, tavs biznesa plāns ir 100 kontaktu saraksts. Un te ir būtiski nevis 100 cilvēku, kuri, es esmu pārliecināts, nopirks. Nē, tie ir 100 cilvēku, ar kuriem es labprāt satiktos, labprāt aprunātos, un viņi labprāt satiksies un aprunāsies ar mani. Tādu sarakstu var sastādīt tik viens. Statistika rāda, vidējais, jūs ziniet, amerikāņu statistika ir ļoti meistarīga. Jebkuram cilvēkam ir 2000 kontaktu. Tātad 100 tas nav daudz. Ar šo te savu biznesa plānu es uzsāku biznesu. Vai man ir vajadzīgas visas tās zināšanas, kas ir Matīsam, man vai Miku, vai kādam, kurš šeit ir pavadījis pietiekami daudz laika? Nē. Jo tas cilvēks, kas jūs aicina šajā biznesā, tas, kurš jau zina, viņš iet ar jums kopā un runā ar jūsu draugiem. Un jūs paralēli gan iegūstat savu pieredzi un mācāties, kā tas strādā, kā to visu pasniegt, kā to visu izstāstīt, gan arī jūsu draugs ir dzirdējis, kas tas ir pa produktu. Jums nav jābūt pārdevējiem, jums ir jābūt cilvēkam, kurš pasaka, man šķiet, ka tas ir svarīgi. Es ļoti gribētu, lai tu to paklausītos. Ja tev veselība ir svarīga, paklausies. Ja tev kafija garšo, pagaršo to kafiju. To var izdarīt. Tur ir jābūt tirgotājiem. Vai vienkārši cilvēkam, kuram ir ar ko runāt. Nākošais. Kāds no šiem cilvēkiem mums šķiet, kā kāds teica, pietiekami apņēmīgs, vai pietiekami godīgs pret sevi, ka viņam ir svarīgi, kāda būs viņa ienākuma ilgtermiņā,
vai vienkārši tas ir aktīvs un darbīgs cilvēks. Tad mēs parādām šo biznesu. Un atkal, nevis es viņu kā nezinošs, jauns, neskaidrībā dzīvojošs cilvēks, bet kopā ar savu partneri, kurš jau visu zina. Es aizēju un saku, man liekas, ka šis ir labs biznes. Es to biznesu būvēšu. Jā, pagaidām manas zināšanas nav ļoti plašas, bet mans partneris, viņš tev izstāstīs un varēs uz visiem taviem jautājumiem atbildēt. Palīdzam uzsākt. Un tā kā mēs paši esam tikko bijuši nezinoši jauni, bet apņēmības pilni un gatavi to darīt, mūsu partneris ir tieši tāds pats. Un mēs viņam sakam, mēs arī tev palīdzēsim. Un tā mēs viens otram palīdzam un ejam uz priekšu. Un būvējās šis biznes. Un tad nāk ieteikti. Iesaka viens, iesaka otrs. Un tā šis ritentiņš griežās ar vien ātrāk, jo no sākuma mēs ik viens ir sācis šo biznesu ar savu 100 kontaktu sarakstu. Un kādu dienu tavā struktūrā ir tie 17,000 cilvēku sarakstā, ar kuriem tiek runāts. Un lielāko daļu tu no viņiem nekad neesi redzējis, nezini, kurās valstīs viņi ir. Un tas ritentiņš tikai griežās un griežās. Tas ir kā tas ir būvēts. Vai tas ir sarežģīts bizness? Tā nav nanotehnoloģija. Tur nav un vēl būtiskas lietas. Es zinu, ka tas Latvijā ir ļoti līgsmi. Kad atnāk ciemos valsts ieņēmuma dienests, kad atnāk ciemos sanitārā inspekcija, kad atnāk ugunsdrošība un tā tālāk un tā joprojām. Šajā biznesā tev nav šo uztraukumu. Tādā izpratnē viņš ir daudz reizes vienkāršāks. Kāds ir mērķis? Jo, ja tu sāc trenēties, tev ir kaut kāds mērķis, ko tu gribi sasniegt. Ja tu gribi aizbraukt uz Ventspili, tev ir kaut kāds plāns, kā uz viņu aizbraukt. Tu taču nepaziņo, ka tu gribi aizbraukt uz Ventspili, paņem velosipēdu un saka, kad es vakarā būšu tur. Diez vai. Šeit arī, kā jau biznesā, ir mērķis, ko es uzstāju. Ir šis 30 līdz 61 mērķis. Pirmais solis. 4 klienti 30 dienās. Tas ir izpildāms. Ja es to uztveru kā biznesu, tas ir izpildāms. Ja es to uztveru kā draņķīgu hobiju, tad tas paliek grūti. Ko es no tā iegūstu? Es saņemu tātad 10% par katru darījumu, kur es esmu noslēdzis. Es saņemu mentoru bonus, kas nozīmē ilgtermiņā no katra mana nākotnes partnera, no tā, ko viņš nopelna. Es vēl papildus nopelnīšu no 5 līdz 10%. Patīkam. Vēl viena papildus motivācija palīdzēt saviem partneriem augt. Un 100 eiro smart bronzas bonus par to, ka es šos 4 klientus esmu 30 dienās iegūst. Miljonārs neesmu kļūst, bet iemācījies pamatu, kā kļūt miljonāram. Esmu. Jo ja es šo iemācīšu ikvienam savam partnerim, mans bizness turpina augt un attīstīties. Un tas ir kaut kas, ko var ik viens iemācīties. Ejam tālāk. Man ir pieticis spēku. Es esmu ticis pie 4 klientiem. Es domāju, ka es varu izdarīt vairāk. Es eju uz to, ka es iegūstu vēl 2 līdz 4 partnerus. Un ko es tad esmu iegūst? Vēl papildus. Tātad komisijas un fast silver bonus 150 eiro apmērā. Tie ir vēl vieni 200 eiro. Pirmās 30 dienas es jau esmu kaut kādu naudas apjomu, ja aptuveni 400 eiro atgūs. Forši. Pirmais mēnesis pagājis labi. Ejam tālāk. Nākošais mēnesis, mans mērķis. Esmu ticis pie 4 klientiem. Tagad man jātiek pie vēl 6. Izpildu šo standartu. Saņem vēl 300 eiro. Un man ir pats galvenais, nevis tas, kad man ir 10 klienti un daži partneri. Pats galvenais, es esmu iemācījies, kā tas strādā. Kā to būvēt. Tad, kad es esmu to iemācījies, es to dodu tālāk. Vēlreiz. Smart bronza 200, fast silver 200, X-Team Express 300. 700 eiro tātad, ja ir bijusi mana šī te investīcija biznesā, šis ir veids, kā viņus atgūt pirmo 2 mēnešu laikā. Tas ir mans mērķis, es to daru. Pārējie soļi.
Es viņos neiešu dziļāk, jo, ja es esmu apgūvis pamatus, tad turpmāk es palīdzu, mācu, rādu, stāstu visiem saviem partneriem, partneriem un tā tālāk, lai viņi izdarītu to pašu. Tad, kad manā komandā ir 4 cilvēki, kas ir izpildījuši silver standartu, es kļūstu executīvs. Tas nozīmē 700 eiro ienākumu. Es esmu laimīgi iemācījis saviem 4 partneriem kļūt par executīviem. Es kļūstu par Diamond un tie ir 4000 eiro ienākumu. Latvijā tā ir finanses brīvība. 98%. Norvēģijā, Skandināvijā nē. Viņiem, tāpēc šeit ir rakstīts brīvība, kad viņa brīvība sākās no 12 000. Kas vēl ir svarīgi? Šis man ir vienīgais zināmais biznes, kurā standarts tiek piedāvāts sekojuši. Nav starpības. Tu esi latvietis, tu esi krievs, tu esi soms, tu esi norvēģis, tu esi vācietis, vienalga. Visiem komisijas plāns ir 1:1. Manuprāt, ļoti forši. Jo mums tas komisijas plāns ir daudz interesantāks nekā vidējiem norvēģiem. Vai to darīt? Katrs lēmumu pieņem pats. Šis ir vienkāršs un viegls ieskicējums, kas ir šis bizness. Vai to var izdarīt? Pilnīgi noteikti. Viena no manām mīļākajām bildītēm. Šie ir visi tieši tādi paši cilvēki kā jūs, kā es, kuri kādu dienu ir teikuši, tur kaut kam ir jābūt. Es ticu, ka tiem produktiem ir jēga, es ticu, ka tas bizness strādā, un es ticu, ka es to varu izdarīt. Un viņi ir sākuši to ceļu iet šeit. Viņa ienākumi ir 30 000 eiro mēnesī un uz augšu. Vai viņiem visiem ir Harvards grāds vai vēl kaut kāds? Nē, ļoti dažādi cilvēki. Ļoti dažādi cilvēki. Es jūs aicinu būt godīgiem pret sevi, pieņemt lēmumu par to, vai tas jums ir svarīgi, uzbūvēt savus starptautiskus ienākumus, kas nemaz svarīgi, ar ļoti lielu atkārtoto pirkumu īpatsvaru. Jo mūsu gadījumā tie ir 80% un vairāk klienti, kur turpina iepirkties. Tāda rādītāja ir reta kurai kompānijai. Un tev ir viss starptautiskais tirgus priekšā. Pieņemiet lēmumu, ja esat partneri, laipni aicināti pēc 15 minūtēm atpakaļ, būs Miku Jara uzstāšanās par to, kā to biznesu darīt. Jo viņš šobrīd šeit būs absolūti zinošākais. Jo viņš ir uzbūvējis vislielāko savu komandu. Un kas ir svarīgi, interesanti, viņš ir soms, bet viņš lielāko savu biznesu ir uzbūvējis Igaunijā. Un caur Igauniju tas iet arvien tālāk un tālāk. Paldies par laiku un uzmanību!